atpakaļ sporta centrs, Togo sporta ekspertu studijā. Nu, un atskatīsimies pirmo periodu. Es domāju, ka pirmo periodu mēs varam iedalīt vairākās teiksim, tās daļās. Teiksim, pirmā daļa bija, Ari, pastāst varbūt tu par to pirmo daļu periodu. Jā, sākums atkal Lielvārdei, kā jau mēs esam redzējuši visās iepriekšējās spēlēs, ļoti labi iesāk spēli, ieguva ātri 2 vārtu pārsvaru jau 5. minūtē, kas viņiem ir jau tradicionāli vienīgā problēma, viņiem ir tā pārsvaru noturēšana. Un šie te abi vārti arī izveidojās no Jansona darbībām, kurš atkal ir uzņēmies to līderu lomu un cenšas būt tomēr tas vilcējs savai komandai. Nu, un ko tu pa pirmā pusi varētu pateikt? Bet šajā gadījumā Ķekavas komandas izpildījumā varbūt? Jāsaka, ka Ķekava arī iesāk pietiekami agresīvi, bet Lielvārde tomēr savu ātrumu un varbūt īsākām maiņām spēja to tempu turēt nedaudz augstāk un guva to pārsvaru sākumā, kas man, teiksim, bija neliels tāds negaidīju šādu pavērsienu. Bet pēc pirmā noraidījuma, jau kad bija trešdaļas vidusdaļa, tā spēle kardināli pamainījās. Tas nozīmē, ka mēs varam teikt, ka šajā periodā spēle tomēr nedaudz pamainīja tieši šie noraidījumi. Es gribētu varbūt parunāt par pirmo noraidījumu. Vai jums neliekas, ka šādā līmenī, teiksim, tāda līmeņa spēlētājs kā Kostasevs, teiksim, tik vienkārši kļūdījās? Tiesneša darbība, kā zināms, nekomentēs. Es nedomāju tiesneša darbību komentēt, bet Kostaseva darbību. Es domāju, ka tā disciplīna tomēr tas ir nevajadzīgs noraidījums. Tā disciplīna šoreiz piekliboja. Un arī jāsaka, ka Lielvārdei nevajadzētu tomēr, viņi nevar atļauties šos te noraidījumus, jo arī vakardienas spēlē Ķekava visus 4 vārtus guva spēlējot vairākumā. Un arī šodien, kā redzējām, viņi spēja realizēt šo vairākumu. Tā kā es domāju, ka Lielvārdei disciplīnā ir jāuzlabo. Tieši tā, ja mēs runājam par otro noraidījumu, tad otrais noraidījums tomēr vairāk būs saistīts tādu neveiksmi varbūt, ja, ka tā nulli nonāca tur kājām un, man liekas, iedēv to noraidījumu par klupināšanu. Jā, tur viennozīmīgi vārtu moments un pelnīts 2 minūšu noraidījums. Un Ķekava bija uz viļņa šajā brīdī, un to arī Klēģu ar abu aktivitātes uzbrukumā spilgti pierādīja, lai arī tie momenti realizācija nebija procentuāli tik labi, kā vajadzētu. Tas arī atspoguļojas rezultātā. Šobrīd 2-1 jau ir Lielvārdes vadībā. Es domāju, tā bija tīra momenta realizācija, kas šobrīd izsaka to pārsvaru tablo. Mums ir zināms arī metienu skaits, kurš ir izteikts pārsvars ir Ķekavai, bet tas jau laikam ir tika sasniegts periodu otrā daļā. Jā, periodu otrajā pusē tiešām Ķekava ļoti pārņem šo spēles iniciatīvu savās rokās. Un atkal jau izskatās, ka visi iet uz to, ko mēs pēdējās 2 spēlēs esam redzējuši, ka Lielvārdei ir labs sākums un spēles gaitā Ķekava spēja laust šo spēles gaitu. Un arī, kas man patīk Ķekavas pusē, tas, ka viņiem nav nekāda panika. Viņi spēlē savu spēli, viņi zina, ka viņi var atspēlēties un ir jau to pierādījuši jau 2 reizes. Nav nekāda panika, viņi arī spēlē savu spēli, manuprāt. To jau mēs esam dzirdējuši vairākās ķekaviešu intervijās, ka viņi saka un uzsver, ka viņi ir pieraduši pie tā, ka viņiem sākumā ir jāatspēlējās. Bet nedaudz arī varbūt pievērsīsimies, ko Vārtsargi izdarīja laukumā. Jā, tieši tā gribēju pieminēt, ka šobrīd jau ir nonākuši esam situācijā, kad Lielvārdes Vārtsarga meistarība būs ļoti nozīmīga. Un pirmā trešdaļa spilgti pierāda, ka arī viņš ir spējīgs tomēr to komandu pabalstīt, un vairākas labas epizodes arī Ivanovu izpildījumā bija. Tas pats arī, es domāju, gaidāms no otrās trešdaļas, kad vairāk vai mazāk Ķekavas uzbrukuma efektivitāte būs atkarīga no Vārtsarga, ko mēs neesam līdz šim izbaudījuši. Tas ir Ivanovu meistarība, un es domāju, tā būs lieta, kas šobrīd būs ļoti svarīga. Mēs redzējām arī, runājot par maiņām, mēs redzējām, ka abas komandas principā cenšas spēlēt 3 maiņās, kas ir vairāk jau redzams, ir Lielvārdē ļoti bieži, bet Ķekavā tas ir retāk, ka tur redz arī 3. maiņā Ķekavā. Es domāju, ka vienkārši nav cits izejas, kā spēlēt 3 maiņās, jo šī ir otrā spēle 2 dienās, un tā fiziskā sagatavotība tomēr, grūti ir spēlēt 2 dienas pēc kārtas. Un arī es domāju, ka viņi grib tomēr pietaupīt tos savus līderus arī tām spēles beigām un izšķirošajiem brīžiem. Tāpēc arī viņi dod attelpu spēlējot ar šo 3. maiņu. Viņi izskatījās, godīgi sakot, diezgan cienīgi. Skaidrs. Komandas lēnām atgriežas laukumā. Paldies ekspertiem par pagaidām esošo informāciju. Gaidām otro trešdaļu. Paldies! Paldies!